Tava ekspertīze uzņēmumam ik mēnesi izmaksā vairākus desmitus tūkstošus eiro, tādēļ, ka tev patiesībā ir pilnīgi aplams priekšstats par savu nozari. Un es parādīšu to, ja tev ar piemēru. Klasiski kāds ir process, kad uzņēmumi plāno šos te jaunos internetu veikalus un mājaslapas, ir tā, ka webstrādes uzņēmums atnāk uz tavu biznesu, jums ir intervijas saruna, kuru laikā uzņēmējs pasaka, es gribu šādas sadaļas, es piedāvāju tādus produktus pakalpojumus, pēc tam tas webstrādes uzņēmums aiziet uz savu biroju, izplāno struktūrāties uzņēmējiem, uzņēmējs plaudē, lieliski, tas ir tas, ko es gribēju, tādu es biju iedomājies, to esi mani sapratis, malacis, un balstoties šajā struktūrā tiek izplānots jaunais internetu veikals vai mājaslapa. Intuitīvi liekas pareizi, bet patiesībā tas ir pilnīgi aplams process un pieeja tādēļ, ka lielākoties situācija ir tāda, ka uzņēmējiem ir, teiksim tā, šeit ir ilustratīvs piemērs, kur uzņēmējiem priekšstats par to, kā šie te potenciālie klienti meklē produktus un pakalpojumus, un tad ir tā realitāte, cik dažādi īstenībā šie te potenciālie klienti šo te informāciju meklē. Un es kā piemēru varu parādīt arī par to pašu, piemēram, uzņēmums tirgo logus, vai ne, un durvis, un parasti ir tā, ka uzņēmējs saka, uztaisam mājaslapā sadaļu logi, man vajag būs koka logi, alumīnija logi un PVC logi, un tā ir tā viņa izpratne par to, kādas sadaļas vajag, un bieži vien šādas mājaslapas parasti pēc tam neatrod Google meklētājā. Un ja mēs uztaisam vienkārši vienu soli, pieliekam atslēgu vārdu izpēti, mēs redzam, ka ir plasmasas logi, ir plastikāta logi, ir PVC logi, durvis, ja, un redziet, cik daudz dažādi locījumi pēc tam seko šiem atslēgu vārdiem. Un ja mēs paņemam kaut vai šos te plasmasas, plastikāta, PVC logus, sadalam mazākās tā kā apakškategorijās, pafiltrējam, paskatāmies, mums ir plastikāta logi, mums ir pa cēnām, mums ir pa reģioniem, mums ir tātad plastikāti PVC logi pa reģioniem. Cilvēki skatās cenas, kalkulatorus, ja, meklē, piemēram, arī izpārdošanu, regulēšanu, ja, dažādu veidu informāciju cilvēki meklē Google meklētājā. Un es, kur uztaisīju tādu nelielu schēmu, ja, tad logi mums sadalīties koku loga, alumīnija loga, PVC logi. PVC logus cilvēki citi meklē kā plastikāta logus, citi meklē kā plasmasas logus. Pēc tam šie PVC logi var sadalīties par cenām, par reģioniem, tur piemēram kaut kādu logu regulēšana ziemē patiesībā var būt. PVC logu montāža var būt, kāds meklē gan kādu, kas montēs, kāds meklēs instrukcijas, ja. Par to pašu cenu varbūt vienkārši interesē cenas aprēķins, var interesēt rīks vesels kalkulators, kas palīdz aprēķinus veikt, ja. Akcijas meklē, un līdz ar to plānojot šo te lapu un saturu un informāciju, mēs uzreiz varam plānot dažādus tā kā rīkus iebūvētus, dažādas funkcijas un iespējas, kas ļaus Google meklētājā atrast. Un rekur ir piemērs reālai situācijai, kur atnāca nesen kā viens uzņēmums pie mums, un viņš saka, mēs gribam nokļūt Google meklētāja topā ar kādiem konkrētiem atslēgvārdiem, bet problēma ir tajā redzēt, ko nozīmē šie te tukšumi, tās svītiņas. Tas nozīmē, ka šie te konkrēti atslēgvārdi nav pieķērušies nevienam konkrētam atvērumam, tikai tādēļ, ka viņiem savā mājaslapā nav šāda veida informācijas. Tā kā paskatītos mājaslapu, redzētu, it kā runā par šīm lietām, bet īstenībā tur ir nepareiza struktūra, nav balstoties atslēgvārdos, nav saturs un tāds ir rezultāts. Bet, ja mēs veicam šo atslēgvārdu izpēti, saprotam šo te struktūru, veicam korekcijas struktūrā, un reku piemērs 26. jūnijā mēs jūlijā piefiksējām viņu esošās pozīcijas, veicām dažas izmaiņas, un momentāli tikai paskaties dažu dienu laikā jau notiek izmaiņas, atslēgvārdi, rekur maina savus tos atvērumus, kuru atslēgvārds pieķēries, kuram atvērumam, uzreiz šie te atvērumi kāpj uz Google meklētāja augšējām pozīcijām un solim uzlabojas situācija. Šeit, protams, vēl ir darbs, jāpapildina saturs, dažādas lietas, tur backlinki, process, bet ja jūs neiet šo te procesu, kurā klienta intervijas laikā jūs patiešām tā kā izpētiet atslēgvārdus, izdomājiet struktūru, tad jums šī lapa izskatīsies it kā laba, jums liksies, ka pareiza struktūra, bet īstenībā jūs neredziet, kā šie cilvēki meklē informāciju. Un šādā veidā jūsu uzņēmums tiešām zaudē desmitiem tūkstoši eiro ik mēnesi, tādēļ, ka jūs potenciālai klienti aiziet pie konkurentiem. Nedariet to, plānojiet pareizi un uzlabojiet savu atrodamību Google meklētājā.